mums ir noslēdzošā daļa, svarīgākā daļa šodien, svarīgākā daļa tādā ziņā, kāpēc mēs šeit vispār atbraucām. Un jaunieši ir vesels 2 stundas izmantojuši, es teiktu, gan atpūšoties vienkārši bez elektroniskajām ierīcēm, gan arī tomēr izmēģinot kaut ko no tā, ko tad mums piedāvāja šajā gadījumā VR Room. Un meitenes priekšējā rindā. Atnāksiet, lūdzu, ātri man vienkārši vajag vienu jautājumu uzdot. Varbūt jūs būsiet tas, kas varēs man palīdzēt to atbildēt. Ko jūs tieši tur darījāt? Kas bija tas tehnoloģijas, ko jūs tur redzējāt? Mēs braucām kā uz amerikāņu tādām. Galvenajiem to es redzēju arī pāris skolotāji izmantoja. Man liekas, vairāk bija skolotāji. Jā, un mēs dancojam. Just Dance. Tur bija tā mūzika, un tu sako līdzi, un tev ir motions sensors, kurš kustinot savas rokas arī kustinās tas avatārs, vai ne? Aha. Un vēl viens jautājums. Kā jūs domājat, ko mēs varētu pārcelt tieši skolas vidē? Kā mēs varētu to VR pārcelt skolas vidē? Ko tu gribētu redzēt tādu, kas ar šo tehnoloģiju tikt izmantot skolā? Varbūt, ka sporta stundās varētu Just Dance to spēli dancot. Ok. Un varbūt viduslaikos varētu pārcelties? Tas arī būtu labi. Kas tev? Kā tev liekas, kur mēs vēl varētu izmantot mākslīgo šajā gadījumā VR? Nezinu. Pagaidām vēl nezinu. Jā. Tāpēc jūs, skolotāji, esat tie, kas varēs atrast tās atbildes, kā mēs varam izmantot to. Tāpēc ir ētvinīgs, un mēs mācāmies. Paldies jums, meitenes! Aplausus! Viņām likās būs vienkārši, nekā nebija. Labi, tad mēs esam tiešām noslēguma posmā nonākuši. Un kā pirmo aicināsim, paskatīsimies par šādu brīnišķīgu balvu Edwinning for Future Teachers, Nacionālā balva pedagoģijas augstskolām. Šajā gadījumā aicināšu Līgu Lēņu pasniegt balvu RTU Liepāja pedagoģijas sociālā darba centram, tā pasniedzējai un ētvinīgi vēstniecei Daigai Straupeniecei par sniegto ieguldījumu topošo skolotāju sagatavošanai darbam ne tikai Latvijas mērogā, bet arī piedāvājot studentiem izzināt un praktiski izmēģināt ētvinīgu skolu sadarbības tīkla piedāvātās iespējas Eiropas līmeņa skolotāju sadarbībai un profesionālai izaugsmai. Nu, lūdzu. Es skatos. Groči. Ne tikai skolā, bet arī augstskolā. Jā. Un, protams, arī dāvaniņas visiem mums šajā gadījumā būs gan no Brain Games, gan no visiem pārējiem. Tā kā vēl nobildējamies tieši tā. Kādu aplausu varbūt fonā. Paldies! No ko? Tagad esam tikuši tik tālu. Līdz Nacionālā ētvinīga balvai 2025. Mums bija vairāki finālisti, 3 pirmsskolā, 4 skolas līmenī. Skatīsimies nākotnē, varbūt sadalīsim pamatskola, vidusskola un tā, bet šobrīd ir 4 skolas. Un attiecīgi pirmsskolas sākšu ar pirmsskolu. Sākumā būs 2 apbalvojumi par to, ka ir piedalījušies un ir tikuši līdz finālam. Un visi apbalvojumi saņems somās arī 200 eiro dāvanu kartes no Brain Games un arī visādas citas svarīgas lietas, ko jūs varēsiet izmantot, kā arī visi finālisti, kas ir piedalījušies, viņiem būs iespēja vienam skolotājam no projekta iespēja piedalīties kādā no ētvinīga Eiropas semināriem klātienē 2016. gadā. Un abiem uzvarētāju projektiem būs iespēja piedalīties ētvinīga Eiropas konferencē 2026. gadā rudenī Briselē. Un tas būs finālistiem. Nu ko, pirmsskolas kategorijā, kā pirmo finālistu, mēs vēlamies apsveikt. Nē, mēs nevēlamies rādīt šo, jo es vienkārši nolasīšu. Pareizi? Jā, es tieši tā, vienkārši nolasīšu. Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Salaspils pirmā pirmsskola, struktūra vienības Jāņa Tarpiņš projektu. Lūdzu. Nāciet saņemt kā finālisti arī pateicības no mums.
kā jau teicu, gan Brain Games dāvana karti, man liekas, brīnišķīgi iespēja apskatīties kādu skaistu galda spēli izmantot. Un varbūt skolotāji būs kādi pāris vārdi, ko pateikt arī pārējiem, kas ir mums tiešraidē, pēc tam, kad mēs mazim nobildējušies skaisti. Varbūt kādi pāris vārdi pārējiem, kas mums skatās tiešraidē, kur kādreiz domā par to, ka vajadzētu pieteikties vai nevajadzētu piedalīties šādos pasākumos. Ziniet, kā teica Volts Disnejs, ja tu to vari izsapņot, tad to vari realizēt. Noteikti. Un otru finālistu aicināšu Blondu pagastu pirmskolas izglītības iestādes projektu Let's Get to Know the Ethnographic Science projekta iesniedzēja Kristīna Salīte un, protams, jauniešus. Viņi jau zina, kur nākt. Nāk uz skatuves, kur mums balvas. Un arī tas pats pateicības no Eitvininga, gan Brain Games, gan arī šīs citas lietas, kas šeit ir pieejamas. Un varbūt padomājiet, ko varētu novēlēt tiem, kur vēlās nākotnē arī pieteikties Eitviningā. Bildē. Kāds vēlējums varbūt tiem, kur vēl domā par Eitviningā pieteikšanos? Ko es novēlēšu tiem, kas baidās, nebaidīties, uzdrošināties, un kaut kad jau teicu, viss sākas lieli panākumi sākas ar vienu mazu ideju, tā ka uz priekšu. Paldies! Tas tā kā kosmosā, mazs solīts cilvēkam, liels lēciens cilvēcei. Nu ko, un tad šajā gadījumā abiem diviem projektiem bija iespēja piedalīties kādā no Eitvininga Eiropas semināriem klātienē, tad paši viens no skolotājs varēs izvēlēties, uz kurien tad doties. Un tagad galvenā balva. Un tagad ir tas, ko pastīsimies, kas tad ir aiz šīta video. Un vēlreiz. Mūsu projekts bija ko bērni pēta pavasaris. Mēs darījām projektu par pavasaris. Mēs pētījām putnis un koku. Savu Eitvininga projektu es uzsāku šī gada martā. Tas bija par pavasari, ekobērni izzina pavasari, un es nonācu pie šī projekta pateicoties Eitvininga koordinatoru kursiem. Strādāju ar 5-7 gadus veciem bērniem. Tobrīd viņiem aptuveni 6 gadi visiem bija. Starptautisks Eitvininga projekts. Mēs sadarbojāmies ar Turciju un Poliju. Lai gan sākumā mums bija vairāk, bet gala rezultātā mēs palikām 3, un mums izdevās ļoti veiksmīga sadarbība manā skatījumā, un tā atgriezniskā saikne bija ļoti laba. Mēs Eitvininga projektus īstenojam kopš 20. gada. Un šajā laika posmā esam īstenojuši vairāk kā 20 projektus. Jau marta mēneša temats mums bija, kas notiek pavasarī, tātad kā vispār iestājas pavasaris pie mums Latvijā. Un mums bija svarīgi izzināt arī, kas notiek mežā pavasarī, kas notiek ar ūdeni pavasarī, jo mēs esam arī ekoskola, un mums ir svarīgi iekļaut arī ekoskolas vides dienas, kas ir, piemēram, meža diena un ūdens pasaules diena, tāpēc mēs arī iekļāvām mūsu pavasara projektā šīs tēmas, un kopā ar mūsu partneriem atzīmējām šīs dienas, gājām uz mežu, pētījām ar visām mūsu 5 maņām pavasari, pētījām pavasara ūdeni, kas ir ledus kušana, sniega kušana, arī grupā izmantojot digitālos mikroskopus. Audzējām paši, stādījām mūsu palodzīti, pavasara palodzīti mums bija mūsu grupā, kur bērni paši balsoja, ko viņi grib stādīt. Pētījām arī apkārtni,
Bērni paši veidoja dažādus atribūtus, lupas, priekš pavasara detektīvi mēs to saucām tā. Mēs kā vadība un vispār administrācija iestādē bijām tie pirmie, kas tieši uzrunāja pedagogus, ka iesaistoties ne tikai twinning projektos, bet vispār izmantojot šo projektu metodi, būs daudz interesantāks mācību process. Un tāpēc mēs priecājamies arī par to un lepojamies, ka mūsu iestādē ir praktiski 80% pedagogi, kas tiešām aktīvi iesaistās un īsteno projektus. Twinning projekti mums bija tāds pamats un kā resurss tam, lai ietu vēl tālāk. Mūsu mērķis ir īstenot un uzrakstīt vairākus Erasmus Plus projektus. Mūsu gala produkts bija 2 digitālās grāmatas. Viena grāmata bija stāstiņi par pavasara pazīmēm. Mēs arī balsošanas ceļā izvēlējāmies katra valsts izvēlējās 2 pavasara pazīmes balsošanas veidā, un tad mēs, piemēram, vieni sarakstīja ievadu, nosūtīja citiem, citi galveno daļu, nobeigumu, un tad arī beigās tapa ilustrācija. Un tad viss tā kā apkopojās vienā digitālā grāmatiņā. Otra digitālā grāmatiņa mums bija par pavasara augiem. Šeit mums arī tapa receptes. Mēģināja paši planšetē tā kā meklēt tās receptes, paši ilustrēt viņas, uzrakstīt, un tad sūtījām partneriem. Arī dziesmiņas sacerējām par šiem augiem. Ar bībot robotiņu un ar citām digitālajām iekārtām pētījām uzbūvi, augu dzīves ciklu. Bērni ar savu pieredzi, ar saviem iespējām mēģināja visu izzināt, interesēties paši. Tā bija interesanta pieredze, iepazīt arī citu tautu kultūru, jo, piemēram, mums bija uzdevums arī salīdzināt pavasara pazīmes, kā tas notiek pie mums un kā pavasaris iestājas, piemēram, Turcijā vai Polijā. Pašam pedagogam ir gandarījums, kad redzi, ka projekta mērķis tā kā ir sasniegts. Pilnveidot bērnu zināšanas par tēmu, apgūt digitālās prasmes, sadarbības prasmes, jo tāpat to visu tas tiek prasīts arī ikdienā. Konkurss Nacionālā e-twinning balva 25 uzvarētājs pirmskolas projektu kategorijā Daugavpils ķīmijas apkaimes pirmskolas izglītības iestādes projekts Eco Children Explore Spring. Arin, lūdzu, nāc saņem balvu. Un arī finālistam uzvarētāju projektam šajā gadījumā e-twinning Eiropas konferencē iespēja piedalīties 2026. gada rudenī Briselē, kur arī būs iespēja jaunas idejas. Un varbūt nākošajā reizē mums būs vēl vairāk prezentācijā dažādi piemēri visa gada garumā, ko tas īstenojas. Un varbūt kādi pāris vārdi. Un arī Erasmus, tieši tā, varbūt kāds pāris vārdi. Ko es varētu pateikt? Tā kā šī bija mana tik tiešām pirmā pieredze, projekta īstenošanas pieredze, vispār pirmā pieredze projektos, es tiešām varu tikai teikt to, ka nebaidieties, uzdrošinieties, nekā briesmīga to nav, mēs tāpat to visu ikdienā darām. Un jums noteikti atradīsies kolēģi, kas vienmēr jūs atbalstīs, uzmundrinās, palīdzēs, tāpēc tik uz priekšu. Paldies! Jā. Un kā ir? Tālāk ir video vai tālāk mēs ejam uzreiz uz skolu? Varam iet uz skolu. Ja es pārspiedīšu, tur viss būs kārtībā, ja? Ļoti labi. Drīz vai labi, ka tur nerādīja sākumā. Labi. Tātad Nacionālā e-twinning balva pirmskolu kategorijā vispirms bija, un tagad paskatīsimies ir skolu kategorijā. Labi. Tā. Un kā pirmo aicināšu, kurš bija finālists šajā gadījumā, Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekts 10 Centuries in One Project. Lūdzu, un projekta iesniedzēja Anna Beļska. Tātad būs vienam skolotājiem iespēja piedalīties kādā no e-twinning Eiropas semināriem klātienē 2026. gadā, kā arī balviņas no Brain Games un arī visādas citi nieciņi, kas noderēs ikdienā. Gan flomīšus redzēju, uzlīmes varēs lietot un visu citu. Un varbūt kāds teikums arī no jums, ko jūs novēlētu?
Jā, esmu pieredzējis e-twinning projektu iztenotais, un jau 5. reizi esam ar saviem projektiem uz šīs skatuves. Bet katrs mans projekts sākas ar domu, nekas tur iedzīgs nesanāks, kāda vesture un es, bet apvienojot skolotāju zināšanas un skolēnu idejas, viss aiziet un sanāk kolosāls rezultāts. Paldies! Paldies! Un nākošo aicināšu Limbažvalsts ģimnāzijas projekta Bio Debate projekta iesniedzēja Edīta Sarva un meitenes arī ir. Jā, lūdzu. Un arī līdzīgi, ka finālistiem ir iespēja piedalīties kādā no e-twinning Eiropas semināriem klātienē 2026. gadā. Pēc izvēles. Uztaisīsim arī kādu bildes. Un, Edīte, tā kā jūs esat arī uz skatuves, jums ir īstenībā arī vēl viena balva. Jums ir spēcbalva no Latvijas vides izglītības fonda ekoskolu programmas par jauniešu līdzdalību ekojomā. Tā kā laba tēma izvēlēta. Edīte, es atceros, ka mēs e-twinning skolu domnīcā pēdējā bijām pie tevis, un tad citīgi stāstīja, ka jūs gribat būt ekoskola. Tā kā jums bija fantastisks projekts, kas apvienoja, man liekas, tādu ekoskolām viena no lielajām lietām ir līdzdalība, un fantastiski jūs parādījāt, kā to skolēni var darīt. Tagad jums ir iespēja nedaudz pielikt klāt to visu zaļo, un mums šeit ir vairākas ekoskolas, no kurām jūs droši varat pamācīties, tā kā mēs gaidām arī ekoskolas titulu. Un varbūt kāds pāris vārdi. Rīt 1. novembrī ir jāiesniedz ekoskola plāns, kas mums ir gandrīz izstrādāts. Bet, jā, mans iemesls, kāpēc es e-twinning projektu skolā īstenoju, ir tas, ka es redzu, ticu, sajūtu, ka starptautiskā vide un spēja sadarboties starptautiskā vidē ne tikai būs aktuāli, bet ir aktuāli, ļoti aktuāli jau šobrīd. Un, manuprāt, tā ir lieliska iespēja, kur dot skolēniem tādu drošāku veidu, kā saprast, kā tas ir, kad nevienmēr visi domā tāpat kā mēs, izturās tāpat kā mēs. Un dažkārt ir dažādas problēmas, gan tehnoloģiskas, gan sazinoties, kāds pazūd, kāds, nav tā, ka viss ir ļoti vienkārši, bet katru reizi īstenot šos projektus mēs esam kaut ko jaunu iemācījušies, sapratuši, uzzinājuši un piedzīvojuši. Tā kā aicinu arī citas piedzīvot. Paldies! Paldies, Liels! Paldies! Man arī patīk, kad sākumā, kad es minēju, celieties kājās pie konkrētiem skaitļiem, Edīte cēlās. Man bija 9 vai 10 gadi, es neatceros īsti. Kā paldies, aplausu šoreiz un aicināsim nākošo. Un nākošie finālisti, jo mums 4 šajās kategorijā, Cīblas pamatskolas projekts Our Plans and Future Jobs. Projekta iesniedzējs Armīts Streļce. Lūdzu, Streļce. Sākumā uztaisīsim bildi. Arī šajā gadījumā iespēja būs piedalīties kādā no e-twinning Eiropas semināriem klātienē 2016. gadā skolotājiem. Un pāris teikumi. Ko lai saka? Visi skolotāji, kuri kādreiz ir domājuši par e-twinning projektiem, paskatieties savās mācību programmās. Tur noteikti ir ļoti daudz ideju, ko var attīstīt un piedzīvot. Interesantas stundas, interesantu sadarbību. Lai izdodas! Paldies! Un tagad es drīkstu, uzreiz spiest nākošo un pastīsimies, kas tad mums ir šajā gadījumā uzvarētāja projekts. Okay, where, Oscar? It's maybe Athens. It's in Athens, yes. Do you know? Es piedalījos Grieķijas projektā, kur mēs sazvanījāmies ar grieķu skolēniem, un mēs stāstījām viens otram par mūsu kultūrām.
grieķiem baigi nav tas par stilu, kā viņi ģērbjās, kaut kas tāds. Latvieši vairāk ir tajā stilā iegājuši, un vēl arī mums angļu valoda bija labāk par viņiem diezgan daudziem. Es īstenībā biju pirmais, kurš runāja, un es dabūju pozitīvu. Tas bija forši. Mums bija jāsaraksta jautājumi, ko prasīt grieķu bērniem, un viņi darīja tāpat. Mēs sazvanījāmies, un tad mēs pa kārtai, mēs bijām pa grupām, un mēs pa grupai jautājām viņiem. Mēs vairāk vienkārši runājām un stāstījām. Mēs tādu kā, varētu teikt, uzņēmām informāciju vairāk par Grieķiju un to visu par viņiem, protams, nevis par tādām mācību lietām. Es strādāju Pļavniekalna sākuma skolā jau 8. gadu par svešvalodu skolotāju. Projekta nosaukums angļu valodā ir Travel Agents vai ceļojuma aģenti. Realizējām mēs viņu viena semestra laikā, apmēram no februāra līdz maijam. Iecere radās ļoti interesantā veidā. Pēc jogas nodarbības man radās šī iecere par projektu, par ceļojumiem. Un atgriežoties atpakaļ skolā, pēc atvaļinājuma es izpētīju mācību grāmatu, ka tur tieši šī tēma ir iekšā un ka tā ir mācību programmas daļa. Piedāvāju skolēniem, viņi labprāt gribētu kaut ko tādu darīt. Un tad, ieliekot šo sludinājumu, atsaucās vairāki skolotāji no vairākām valstīm. Un tad mēs kopā ar skolēniem palikām pie Grieķijas, jo viņiem šī valsts tā kā interesēja visvairāk. Un uzsākām šo e-twinning projektu. Pļavniekalna sākuma skola atrodas Ķekavas novadā, Katlakalnā. Un pēc piebūves un renovācijas skola ir paredzēta 312 skolēniem. Jau 3. reizi ir dabūts e-twinning skolas status. Šis status mūsu skolā jau ir 6 gadus. Tās ir papildus iespējas arī pedagogiem apgūt kaut ko jaunu, un tieši tāpat arī skolēniem kaut ko jaunu iemācīties. Un tas ir interesants, un ne visur to iespējams ir izdarīt. Un, ja skolotājs vēlās, tad tas aiziet ar pievienoto vērtību. Uz projektiem mūs, varētu teikt, pat pastūma vai pierunāja mūsu skolas direktore. Un viņa mums sūtīja uz kursiem un teica, ka tā ir laba lieta un interesanti un ka tas pilnveido mācību procesu. Nav viegla šī ideja, par ko tad būs tas mans projekts. Sākumā es arī nevarēju izdomāt, un man bija grūti, bet tad es atklāju, ka es varu vienkārši paņemt rokā mācību grāmatu, paskatīties, kādas tur ir tēmas, un pielāgot šos projektus savai mācību programmai. Un viss notika tā, kā mums būtu parastas angļu valodas stundas. Vienkārši nevis ar mācību grāmatu un darba burtnīcu, bet ar šo projektu metodi. Viņiem visvairāk patika tieši šīs Zoom tiešsaistes tikšanās un tā reālā komunikācija ar skolēniem dzīvē, uzdodot jautājumus, atbildot uz šiem jautājumiem, satiekot tos citas valsts skolēnus. Bet viņiem arī patika tas mūsu gala produkta veidošana, kur mēs taisījām ceļojumu žurnālu, un kur viņi paši veidoja rakstus. Centāmies iepazīstināt grieķus ar Latviju, un grieķi arī veidoja rakstus par Grieķiju, un tad saliekot kopā, mūsu Latvijas skolēni uzzināja, kur tad Grieķijā viņi var vislabāk ceļot, kādās viesnīcās dzīvot, cik tas izmaksā, ar ko viņi var aizlidot, atlidot. Galvenās aktivitātes mums bija viens otra valsts iepazīšana un kultūras iepazīšana, un to mēs darījām tiešsaistē tiekoties, jo skolēni uzdeva jautājumus par Grieķiju. Grieķu skolēni bija sagatavojuši arī nelielu prezentāciju par savu valsti, un otrādāk, man liekas, tas bija tāds vērtīgākais, jo tā bija reāla iespēja runāt angliski reālajā dzīvē. Nākamās aktivitātes mums bija jāizveido ceļojuma vārnīca. Un tā vietā, lai mēs izmantotu grāmatu, mēs tā kā paši radījām to materiālu. Mēs radījām paši šo vārnīcu.
Beigās viņi saņēma vērtējumu par katru no šīm prasmēm, ko mēs apguvām projektā, gan par runāšanas daļu, gan par rakstīšanu, šie te raksti, gan arī par vārnīcas veidošanu. Mans lielākais ieguvums piedaloties šajos projektos ir šī te starptautiskā darba pieredze, projektu metodes, lietošana mācību stundās. Bet vislielākais iegūms ir tas, ka es redzu, ka maniem skolēniem ir interesanti, ka viņiem acis mirdz un ka viņiem beidzot patīk, un ka nav atkal kārtējā garlaicīgā stunda, kur mēs darām vienu un to pašu grāmatā burtnīcā, un ka viņiem uzlabojas mācību motivācija, viņi grib to darīt. Un ja viņi grib, tad es arī gribu, un tas, laikam, ir mans lielākais ieguvums. No ko? Tad konkursa Nacionālā etvinīga balva 2025 uzvarētājs skolu projektu kategorijā Pļavnieku kalnu sākuma skolas projekts Travel Agents un projektu iesniedzēja Karina Geleša. Lūdzu. Un arī šajā gadījumā uzvarētāju projektam iespēja piedalīties etvinīga Eiropas konferencē 2026. gadā rudenī Briselē. Brīnišķīgi arī metāla plāksne, ko pielikt mums skolā, lai redz arī visi pārējie. Un tad viens tāds novēlējums varbūt. Man patīk, kad viss iedots tavās rokās šobrīd. Es vēl gribu tev iedot mikrofonu. Varbūt kāda meitene var paturēt balvu. Un jā, novēlējums pārējiem, kādas tās sajūtas. Sajūtas ir neticamas, nebiju gaidījusi tiešām, jo katru reizi man kaut kas pietrūka. Vienmēr bija kādā no kategorijām kaut kas vēl jāuzlabo. Un šogad es biju diezgan stingri apņēmusies, ka es gribu izdarīt labi. Es gribu izdarīt līdz galam, un tāds arī mans mērķis bija pašā projekta sākumā. Un man liekas, es esmu jau tik ļoti iekšā tajos projektos, ka es bez viņiem vairs nevaru. Viņi ir kļuvuši par manas mācību programmas sastāvdaļu katru gadu un visu laiku. Un mēs jau šogad atkal esam jau sākuši jaunu projektu. Un es tiešām iesaku pamēģināt, jo tas ir interesanti gan bērniem, gan arī pašam skolotājiem. Jā, ir jāiegulda papildus darbiņš, bet rezultāts ir lielisks. Kā mēs to redzam? Paldies! Un pašā sākumā es rādīju jums, kad nobalsojiet, tad, kad prezentācijas beidzās, nobalsojiet par savu favorītu projektu. Un ne tikai jūs balsojāt, izrādās, bet arī tie, kas ir klātesoši, mums skatās tiešsaistē, un vairāk kā 600 cilvēki nobalsoja šajā gadījumā par skatītāju balvas simpātiju. Tāds slaids varētu būt favorīta projekts. Un tad es aicināšu Londu pagastu pirmsskolas projektu Let's Get to Know the Ethnographic Science. Lūdzu! Tādu saldu laikam to balvu, vai ne? Jā, kārtīgi salda. Tieši piekdienas vakaram, manuprāt, arī ļoti labi piederās. Tā kā lūdzu. Un arī šajā gadījumā šo mēs arī saucam par uzvarētāju projektu, jo būs iespēja piedalīties etvinīga Eiropas konferencē 2026. gadā rudenī Briselē. O, jā! Lūdzu!